Tātad. Svētdien, 21. datums. Visu dienu noņēmāmies ar šitiem dēļiem. Sētas dēļiem, evalē, galvas apgriezu un viss tā tālāk. Reka jau ir pirmā partija gatava. Tagad fiks uztaisīšu. Notāk cauruli. Saīsināšu kas un kā. Un tad tā. Atgriezies no ceļojuma. Man jau satika mans subscriberis no Liepājas. Džeks, tikai nezinu, kā viņu sauc. Un lūk. Un mums ir kādi jaunumi. Tā jaunumi tādi. Izjauca dzinēju līdz galam. Sabeidz kloķeni. Šīdien te, kamēr nēma nost magnētu. Tāds paplašinājums. Vēl palika tukšāks gararā. Pazuda Husqvarna. Vakar nopārdevām. Pļāviens pat žēl bija. Pārdevām viņu 1,35. Kaut kādam džekam no Saldus rajona kaut kur turienes. Lūk, aizbrauca. Ceru, kad labās rokās pārdevām. Savādāk tiešām žēl. Viņš ripoja, bet laika nav, nekā nav, un tā nav, un šī tā nav. Un lai tā viņš stāvēja, nu un tad, ko tad? Tagad, lai citur stāv, vai arī braukā. To mēs redzēsim vēlāk. Ar mocijas kārtībā. Nobraucām, atbraucām. Kaut kā tā. Un tagad meklējam kaut ko citu. Kaut kādu jaunu projektu, kaut ko vēl. Un lūk. Un skatāmies, mošu kā vieglo paņemt. Arī šito es savējo tirgoju nost. Jau zamāk cena. 5,7 jā, laikam bija. Iemetām reklamā 5,7. Tā viņš mētājās. Nu lūk. Gribās kaut ko lielāku, jaudīgāku. Un ļoti labi būtu ar kruīz kontroli. Nu lūk. Kažītien te detaļas pasūtīs. Būs ceļā. Viss būs čikiniekā. Jaunu cilindru. Kloķeni, viss. Bija doma pasūtīt no aizkrauklis. Tur viens teica, ka man ir dzinējs, man ir tas, man ir šitas. Viss komplektā 450 eiro. Nāc ņem, viss ir ok. Blēns, tad, kad mēs grasījāmies jau braukt, bez mazai sēdāmies mašīnā, viņš no zvana raksta. Oi, sorry, veči, es vēl pārdevu, jā, nu, blēns, nu, kaut kā tā. Dīvaini, vai nu nebija, vai nu bija, bet tiešām pārdevu. Kas to lai zina? Karoči napis mums prātu. Būtu jau sen pasūtījuši jaunas detaļas, nu viss jau būtu atnācis un jau salikt un varētu jau vizināties ar to štruntu. Pirmā ir grūti diezgan nedēļa. Nākamā nedēļa betons. Arī filmēšu. Lūk, un top video par braucienu. Nu, lūk. Un pagaidām tas arī viss. Labi, līdz nākamā reizē. Pagaidām.